Čau! Klau par migrācijas politiku. Viens, ko pašreiz praktizē politiķi, ir imitēt rīcību, izsūtot preses relīzes un skaļus paziņojumus par ārvalstnieku ķeršanām uz ielām, par haotisku dokumentu pārbaudi, bet otrs ir veidot drošu, taisnīgu migrācijas politiku, un tas prasa grozīt likumus. Vai tu zināji, ka absolūti lielākā daļa ārvalstnieku Latvijā ierodas uzaicināti vai no augstskolām, vai arī no darba devējiem? Augstskolas un darba devēji ir atbildīgi par šo ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos Latvijā, jo 2020. gadā tika izstrādāta vienošanās par labu praksi ārvalstu studentu piesaistē. Diemžēl ir vairākas augstskolas, privātās augstskolas, kas šo vienošanos ir izvēlējušās neparakstīt. Tur arī ir vērojama lielākā vieglprātība. Šie noteikumi ir jānostiprina, un ja tu nespēj izpildīt šos noteikumus, tad nav jābūt tiesībām ārvalstu studentus uzņemt. Augstāka kvalitāte ir vērojama tajās augstskolās, kur ir veselīga proporcija starp vietējiem un ārvalstu studentiem, un kur ir arī labas proporcijas starp tiem, kuri uzsāk studijas, un tiem, kuri absolvē studijas. Diemžēl ir vairākas privātās augstskolas, kur vairāk nekā 80% studentu ir ārvalstu, kur arī absolventu skaits ir niecīgi mazs. Šīs augstskolas tiek veidotas tikai, lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu no ārvalstu studentiem. Un šādām augstskolām nebūtu jābūt iespējām uzaicināt ārvalstu studentus. Mēs gribam, lai ik viens ārvalstnieks, kurš Latvijā dzīvo, prastu latviešu valodu, un tāpēc vajadzētu noteikt, ka jau pirmajā gadā ir jāiekļaujas valodas apguvē un integrācijas kursos, tāpat kā tas ir jebkurā citā Eiropas valstī. Taču valstī vajadzētu izveidot vienotu sistēmu latviešu valodas apguvē. Par kursiem var maksāt paši ārvalstnieki vai augstskolas, iekļaujot jau studiju maksā vai darba devēji. Neatstāsim to pašplūsmā, bet veidosim savu migrācijas politiku atbildīgi.